Sveicināti! Šodien mums priekšā ir viens patiešām aizraujošs temats. Mēs skatīsimies uz mūsu organismu no, teiksim tā, pilnīgi cita, ļoti inovatīva skatu punkta. Jā, un tas ir ļoti gaidīts skatu punkts. Tieši tā, jo bieži vien, kad runa ir par veselības uzturēšanu, mēs pieejam tam diezgan fragmentāri. Te kaut kas locītavām, tur kaut kas ādas elastībai, vēl kaut kas asinsvadiem, bet šīs dienas izpēta mūs ved pavisam citā virzienā. Mēs iedziļināsimies ļoti interesantos avotos par konceptu, kas apvieno visas šīs lietas. Apvieno sistēmiskā līmenī, jā. Jā, tieši tā. Fokusējoties nevis vienkārši uz to, ko mēs tā kā ieliekam savā ķermenī, bet gan uz to, kā mēs varam gudri un mērķtiecīgi atbalstīt šo ārkārtīgi sarežģīto bioloģisko mašīnēriju no iekšienes. Bez jebkādas kritikas vai uzbrauciemiem tradicionālajām metodēm, mēs vienkārši skatīsimies uz bioinovācijām. Tas ir ļoti būtiski, un šī inovatīvā mehānisma pamatā ir tas, ko dēvē par 3D matriks konceptu. Kas tieši tas ir? Skan baigi futuristiski. Tas, kas šeit patiesi aizrauja, ir tā fokusa maiņa no kādas vielas mēs lietojam uz kā šīs vielas tiek piegādātas. Tā ir piegādes tehnoloģija. Mēs varam, apēst visvērtīgākos elementus pasaulē, bet... Bet ja tie nenonāk tajās šūnās, kur vajag, tad jēgas maza. Pilnīgi piekrītu. Ja tie nenonāk tajos saudos, kur tie ir bioloģiski nepieciešami, tam nav lielas jēgas. Šī inovatīvā pieeja nodrošina to, ka vērtīgie elementi nevis vienkārši sāk klejot pa organismu, bet gan tiek nogādāti tieši mērķī. Un tas maina spēles noteikums. Jo, sāksim ar pašu pamatu. Mūsu ķermenis ikdienā iet cauri pamatīgai slodzei, vai ne? Gravitācija, kaut kādas fiziskas aktivitātes, nepārtraukts stress, vienkārši laika ritējums. Jā, mikrobojājumi notiek nemitīgi. Jā, un tas neizbēgami ietekmē mūsu locītavas, asinsvadus un, protams, ādu. Un tradicionālā pieeja bieži vien ir vienkārši, paņemt kādu vitamīnu kompleksu un cerēt uz to labāko. Bet bioloģijas realitāte ir daudz skābāka. Daudz skarbāka. Šī tradicionālā pieeja bieži darbojas, tā teikt, aklajām, uz labu laimi. Un te ir jāsaprot anatomijas, tā reālā situācija. Par kuņģi runājot. Tieši tā, kad jebkāda viela, piemēram, standarta vitamīna kapsula, nonāk mūsu kuņģī, tā saskaras ar ārkārtīgi agresīvu vidi. Kuņģa skābes pH līmenis ir no 1,5 līdz 3,5. Kas ir skābe, kas burtiski šķīdina gaļu. Tieši tā. Tā ir vide, kas evolūcijas gaitā ir izveidota, lai iznīcinātu patogēnus un sadalītu cietu barību. Līdz ar to liela daļa no tām vērtīgajām molekulām tiek vienkārši iznīcinātas, vēl pirms tās vispār sasniedz zarnu traktu, un zarnu trakts ir tā vieta, kur reāli notiek uzsūkšanās. Tas uzreiz liek uzdot jautājumu, kā vispār var apiet šo kuņģa drošības sistēmu. Jo, ja reiz kuņģa skābe ir tik spēcīga, kā jebkas var izdzīvot un nonākt līdz zarnām tādā formā, lai ķermenis to reāli varētu izmantot. Te mēs nonākam pie šīs 3D tehnoloģijas unikalitātes. Kā tas atšķiras no vienkārši pulvera vai parastas kapsulas? Es lasīju materiālos, ka tas ir kaut kas daudzslāņains. Jā, atšķirības liepjas tieši šajā daudzslāņu struktūrā. Tā ir kā tāda gudra dražeja, kas spēj lasīt mūsu gremošanas sistēmas ķīmiju. Redzi, kuņģa un zarnu trakts nav viendabīga vide. Katrā posmā ir cits skābuma līmenis. Tieši tā. Tas ir kā ceļojums caur dažādām klimata zonām. Sākumā ir ļoti skābs kuņģi, tad pārējot uz 12 pirkstu zarnu un tālāk tievajās zarnās, vide pakāpeniski kļūst sarmaina. Un šī 3D dražeja ir konstruēta tā, lai reaģētu uz šīm pH izmaiņām. Tas ir baigi interesanti. Kā sīpols būtībā. Ārējais slānis pazūd viens, atsedzas nākamais. Precīzi kā sīpulsas. Ārējais slānis iztur noteiktu laiku un atbrīvo tikai tās vielas, kuru uzsūkšanās ir optimāla tieši kuņģa vidē. Tad, kad dražeja ceļo tālāk uz sarmaināku vide zarnu traktā, sāk šķīst nākamais slānis. Un pats kodols? Pats kodols atbrīvojas vēl citā specifiskā zarnu trakta daļā. Tātad katrs aktīvais komponents tiek atlaists tieši tajā stacijā, kur atrodas tam paredzētie receptori. Tādā veidā mēs maksimāli palielinam katras vielas efektivitāti. Tā vairs nav tāda aklā minēšana, tā ir ļoti precīza mērķēšana. Tas tiešām izklausās pēc augsta līmeņa bioinženierijas.
Bet ko tieši mēs tādā veidā piegādājam? Cik es saprotu, šī 3D matriks formula strādā trīs fundamentālos virzienos, ko mēs varētu saukt par 3 efektivitātes dimensijām. Jā, tās ir 3 ļoti skaidras dimensijas. Pirmā ir stipras locītavas, jeb komforts un kustību brīvība. Otrā ir ādas jaunība, jeb savienotāja audi, elastība, kolagēns. Un trešā ir antioksidantu aizsardzība šūnu līmenī. Sāksim ar to pirmo – strukturālais ietvars. Tātad locītavas. Pirmās lietas, kas vienmēr nāk prātā runājot par skrimšļiem, visos materiālos un uzturzinātnē parasti ir hondroitīna sulfāts un glikozamīna sulfāts. Klasika. Tie ir pamata būvbloki. Jā, tie tiek izmantoti kā locītavu būvniecības ķieģelīši jau gadiem, kas šeit ir savādāks. Mēs vienkārši piegādājam tos labāk. Ne tikai tas, hondroitīns un glikozamīns patiešām ir fundamentāli svarīgi sinoviālā šķidruma uzturēšanai, bet zini, ar pliekiem būvmateriāliem vien nepietiek, ja, teiksim, tā būvlaukumā nodieb ugunsgrēks. Labs salīdzinājums. Un te mēs nonākam pie tās būtiskās inovācijas. Sastāvā ir integrēts ļoti unikāls bioaktīvs piena proteīns, ko sauc par osteolu. Piena proteīns locītavam, man likās, tas ir muskuļiem. Kāds tam sakars ar skrimšļiem? Jā, tas skan neparasti. Šis nav parasts proteīns, tas ir specifisku peptīdu komplekss. Redzi, kad mūsu locītavas tiek pārslogotas vai sāk nodilt, organismā sāk izdolīties noteikti fermenti un iekaisuma marķēri – citokīni. Kas sāk to visu noārdīt? Tieši tā. Šī fermenti sāk noārdīt esošo skrimšli daudz ātrāk nekā ķermenis spēj to atjaunot. Un tas, ko dara šis osteospils, tas nomāca šos destruktīvos fermentus. Tas darbojas kā tāds reāls vairogs hondrocītiem, tām šūnām, kas sintezē jaunu skrimšli. Tātad mēs vienlaikus iedodam materiālus jauna skrimšļa būvēšanai un paralēli izslēdzam tos enzīmus, kas mēģina to joprojām nojaukt. Jā. Bet cik liela ir šī proteīna ietekme praksē? Ir kādi skaitļi? Ietekme ir dramatiska. Zinātniskie dati, kas pieejami avotos, rāda, ka lietojot tikai glukozamīnu un hondroitīna, tas šūnu aizsardzības efekts ir aptuveni 25%. Nav slikti, bet nav arī izcili. Jā, bet tiklīdz šai kombinācijai pievieno osteopeptīdus, šī aizsardzības spēja uzlēc līdz pat 95%. Oho! No 25 uz 95 tas ir milzīgs bioloģisks lēciens. Tas pierāda, cik svarīgi ir ne tikai dot barību, bet arī modulēt pie šo organismu iekaisuma atbildes. Pilnīgi noteikti. Labi, tas nosedz to locītavu strukturālo pusi. Bet visi šie būvbloki ir pilnīgi bezjēdzīgi, ja netiek uzturēta visa tā pārējā saistaudu sistēma, kas mūs burtiski satur kopā. Un tas mūs ieved tajā otrajā dimensijā jaunības karkasā – āda, mati, nagi, fascijas. Jā, un te galvenais varonis ir kolagēns, jaunības olbaltuma viela, kā to bieži dēvē. Bet mēs taču zinām, ka kolagēnu nevar tā vienkārši iebāzt šūnai veselu, vai ne? Tā molekula ir par lielu. Kā tad mūsu organisms to reāli ražo? Tieši tā. Gatavu kolagēna molekulu tu šūnai neiedosi. Kolagēns ir kā tāda ļoti sarežģīta trīskārša trose. Ļoti izturīga spirālveida struktūra. Un, lai mūsu fibroblasti, tās ir tās šūnas, kas ražo kolagēnu, spētu šo trosi savīt, tiem ir nepieciešami ļoti, ļoti specifiski izējamie materiāli. Kas tie ir par materiāliem? Zinātnē eksistē tāds jēdziens kā zelta standarts kolagēna sintēzei, un tas sastāv no 3 konkrētām aminoskābēm – L-prolīna, L-lizīna un L-glicīna. Jā, par glicīnu esmu dzirdējis. Tam tur spēlējot īpašu lomu tajā troses vīšanā. Glicīns ir burtiski katra 3. aminoskābe šajā spirālē. Tā molekula ir ļoti maziņa, un tas ir tas knifs, tas ļauj kolagēna spirālei ļoti cieši savīties kopā. Tas iedod to milzīgo mehānisko izturību, kas ir vajadzīga mūsu ādai un cīpslām. Loģiski. Ja trūkst glicīna vai prolīna, tad trosa neturas kopā. Tā kļūst trausla, jā. Tā nevar izveidot to stingru struktūru. Bet te ir viens ļoti svarīgs āķis. Pat ja mums ir visas šīs aminoskābes milzīgos daudzumos organismā, trose nesavīsies, ja nebūs kofaktoru. Kofaktori. Tātad aminoskābes ir tie paviedieni, kas tad sanāk ir kofaktori. Tas instruments, kas viņus sapina kopā. Ļoti precīzs salīdzinājums. Un vissvarīgākais no šiem instrumentiem, ko visi zina, bet bieži nenovērtē šajā kontekstā, ir C vitamīns. Tiešām,
C vitamīns ne tikai imunitātei? Ne tikai. C vitamīns ierasina ķīmisku reakciju, ko sauc par hidroksilēšanu. Vienkāršoti sakot, tas uzliek tādus kā bioķīmiskos āķīšus uz tām aminoskābēm, un tas ļauj tām saķerties un izveidot to stabilo trosi. Bez C vitamīna kolaģēna veidošanās process pilnībā apstājās. Tas ir fascinējoši. Un tur bija vēl kaut kas, man liekas, B6 vitamīns un biotīns arī tika minēti tajā zelta standartā. Jā, B6 vitamīns regulē pašu olbaltumvielu vielmaiņu, bet biotīns tas ir H vitamīns. To bieži sauc par skaistuma vitamīnu. Jā, tu vienmēr rakstu šampūnu pudelēm, bet ko tas reāli dara tādā šūnu līmenī? Kāpēc tas ir tik svarīgs ādai un matiem no iekšienes? Biotīns ir galvenais sēra iegādātājs organismā, un sērs ir kritiski nepieciešams, lai veidotu disulfīda saites. Tās ir tās saites, kas nodrošina matu, nagu un ādas struktūrālo izturību. Tā kā mēs redzam, šis jaunības karkas nav vienkārši viena sastāvdaļa. Tas ir perfekti orķestrēts aminoskābļu un vitamīnu sadarbības process. Tiešām kā orķestris, kur katram instrumentam ir sava partija. Labi, tātad mums ir stipras locītavas un mehāniski izturīgi saistaudi. Bet mēs nevaram runāt par jaunības saglabāšanu, ja mēs neapskatām nolietošanos mikrolīmenī. Un tā ir tā trešā dimensija – aizsardzība pret oksidatīvo stresu. Šūnu līmeņa aizsardzība un asinsvadi. Jā. Es bieži izmantoju tādu analoģiju, ka oksidatīvais stress ir kā rūsa uz automašīnas korpusa. Brīvie radikāli lēnām bojā un noārda tos audus no iekšienes. Kā šī sistēma, šis 3D matriks, vēršās pret šo bioloģisko rūsu? Lai cīnītos ar šo procesu, tiek izmantots viens ārkārtīgi spēcīgs dabīgs antioksidants dihidrokvercetīns. Tā ir viela, ko iegūst no Sibīrijas lapegles koksnes. Lapegle ir tas koks, kas var izdzīvot ekstremālos apstākļos simtiem gadu, vai ne? Tieši tā, un tieši šis savienojums nodrošina koka aizsardzību. Cilvēka organismā tas strādā kā izcils brīvo radikāļu neutralizētājs, burtiski apturot šo rūsēšanas procesu šūnās. Bet te mēs atkal atduramies pret to pašu vecās piegādes problēmu. Dihidrokvercetīns pats par sevi ir diezgan grūti uzsūcams. Un šeit atkal nāk talkā tā piegādes tehnoloģija. Es pamanīju tur tādu terminu kā liposomālā forma. Ja liposoma ir, būtībā tāds mazs tauku burbulītis, vai tas nozīmē, ka mēs burtiski apmānām mūsu gremošanas sistēmu, viņi redz tauku burbulīti un uzsūc to, nemaz nezinot, ka iekšā ir paslēpts antioksidants? Redi, tas ir ļoti precīzs un brīnišķīgs skaidrojums. Liposomas apvalks sastāv no fosfolipīdiem. Tas ir tieši tas pats materiāls, no kā sastāv mūsu pašu šūnu membrānas. Līdz ar to, kad gremošanas sistēma saskaras ar liposomu, tā neuztver to kā kaut ko svešu vai kaut ko, kas būtu jānoārda. Tā to atpazīst kā savējo? Jā, tā atpazīst to kā savējo, viegli integrē sevi un atbrīvo to aktīvo vielu tieši šūnas iekšienē. Šīs inovatīvās pieejas dēļ dihidrokvercetīnu uzsūkšanās spēja jeb biopieejamība palielinās 5 līdz 6 reizes, salīdzinot ar vienkāršu pulveri. Tas ir gigantisks efektivitātes lēciens. Un cik es saprotu, tas antioksidantu profils tur nebeidzas tikai ar dihidrokvercetīnu. Tur ir vēl citi spēlētāji, kas īpaši fokusējas uz asinsvadiem, jo, loģiski domājot, mēs varam iedot visas tās aminoskābes un proteīnus locītavām un ādai, bet tām taču ir jāceļo pa asinsvadiem. Tām tur ir jānokļūst. Jā, asinsvadi un īpaši tie mazie kapilāri nedarbojas labi. Šīs barības vielas nekad nesasniegs to mērķi. Un tieši šī iemesla dēļ sistēmā ir iekļauts arī vienogu kauliņu ekstrakts, kas satur resveratrolu, kā arī rutīns un hesperidīns. Šie savienojumi ir izcili asinsvadu sieniņu un kapilāru sargi. Ko katrs no tiem dara? Piemēram, rutīns. Tas palīdz samazināt kapilāru trauslumu un caurlaidību. Tas novērš tādu mikroskopisko asiņošanu un tūsku. Savukārt hesperidīns uzlabo asins riti un veicina venozo tonusu. Tā kā mēs būtībā remontējam pašu transporta maģistrāli. Mēs salabojam ceļu. Jā, lai nodrošinātu, ka visas tās labās sastāvdaļas vispār tiek piegādāts mērķim. Tātad mēs ne tikai sūtam vērtīgu paciņu pa postu, tajā īpašajā 3D aizsarga iepakojumā, bet mēs vēl arī salabojam to ceļu, pa kuru pasta mašīna brauc. Tas ir fascinējoši, un tas mūs ievied vēl vienā interesantā teritorijā – sinerģijā. Jo, kad saliek kopā visus šos elementus, tur parādās tādi kā papildu bonusi. Piemēram,
Ginko, jeb ginko biloba un vara citrāts. Kā tie iekļaujas šajā bildē? Ginko biloba ir tāds klasisks mikrocirkulācijas uzlabotājs. Īpaši smadzenēs to daudzi zina, bet patiesībā tas uzlabo apasiņošanu arī perifērajos audos. Un vara citrāts ir vitāli nepieciešams elastīna sintēzei. Tas dod to izturību un elastību ne tikai asinsvadu sieniņām, bet pat plaušu alveolām. Vau, pat plaušām! Jā, bet runājot par pašu sinerģiju, to dabas bioķīmijā bieži apraksta kā to 1+1 ir 3 principu. Tas nozīmē, ka komponenti, kad tie iedarbojas kopā, rada daudz lielāku efektu nekā vienkārši to summa. Mēs jau to redzējām iepriekš, kā osteola reizena glikozomīma efektivitāte no 25 uz 95, vai kā tas C vitamīns iedarbina aminoskābes. Jā. Vai bija vēl kāds piemērs tam, kā viena viela tieši aizsargā citu vielu? Man liekas, es avotos lasīju tieši par hesperidīnu, ka tas nav tikai vienkārši asinsvadu sargs. Jā, šis ir viens no elegantākajiem sinerģijas piemēriem vispār. Hesperidīnam ir īpaša bioķīmiska spēja aizsargāt citus bioflavonoīdus no priekšlaicīgas noārdīšanās organismā. Būtībā viņš strādā kā tāds miesas sargs citiem antioksidantiem. Miesas sargs asinsrita. Tieši tā. Tas pagarina to viņu dzīves ilgumu un aktivitāti, ļaujot tiem paveikt daudz vairāk darba. Un, kad sistēma ir izstrādāta šādi, kur viens komponents pasargā otru, 3. palīdz 4. uzsokties, bet 5. uzlabo transportu, mēs tiešām iegūstam kompleksu, kas strādā visās tajās 3 dimensijās. Klausoties šajā visā, ir pilnīgi skaidrs, ka aiz šī stāv pamatīga zinātniskā bāze. Un tas uzreiz noveda pie diezgan loģiska jautājuma, kam patiesībā šāda līmeņa struktūrālais atbalsts ir visvairāk nepieciešams? Mēs taču te nerunājam tikai par cilvēkiem cienījamā vecumā, kuriem sāk čīkstēt ceļgali. Nē, nebūtu ne. Mērķa auditorija šeit ir ārkārtīgi plaša, jo saistaudu kvalitāte galu galā nosaka visu mūsu dzīves kvalitāti. Pirmkārt, tie ir sportisti un cilvēki ar ļoti augstu fizisko slodzi. Jā, viņiem tā noārdīšanās notiek daudz ātrāk. Jā, viņu locītavām un saitēm noārdīšanās un atjaunošanās cikli ir superintensīvi, tāpēc vajadzība pēc mērķētas barošanas ir kritiska. Otrkārt, tie ir cilvēki, kuriem rūp estētika, kuri vēlas saglabāt ādas elastību, tvirtumu, sejas ovālu no iekšienes, nevis mēģināt to labot tikai no ārpuses ar krēmiem. Un asinsvadi. Jā, un visbeidzot tie ir cilvēki, kuriem ir svarīga asinsvadu un kapilāru stiprināšana. Un, godīgi sakot, tas ietver gandrīz ikvienu, kura uzturs nav perfekti sabalansēts. Mūsdienu straujajā ritmā tādu cilvēku ir absolūts vairākums. Tas noved pie praktiskās puses, jo, zinātne ir grandioza, mēs varam runāt par sinerģiju un liposomām, bet ja tas ikdienā ir pārāk sarežģīti, cilvēki vienkārši to nedarīs. Kā tas praktiski iekļaujas ikdienā? Praktiskā puse ir izdomāta ļoti loģiski. Ieteicamais lietošanas veids ir viena dražeja 2 līdz 3 reizes dienā un obligāti ēdienreizes laikā. Kāpēc tieši ar ēdienu? Ēdienreize ir svarīga, jo tā iedarbina gremošanas traktu dabiskā režīmā. Tas ļauj tai 3D struktūrai atvērties tieši tajos pareizajos posmos. Un šī dalītā lietošana 2 līdz 3 reizes dienā, tā nav nejauša. Tā nodrošina tādu vienmērīgu, nepārtrauktu uzturvielu koncentrāciju asinīs pilnīgi visas dienas garumā. Cik garš ir tāds viens kurss? Pilns ieteicamais kurss ir 1 mēnesis, un tas, kas ir ļoti parocīgi, vienā iepakojumā ir precīzi 90 dražejas, kas pilnībā nosedza šo 1 mēneša mērķi. Tātad 1 iepakojums, 1 pilns cikls ķermeņa atjaunošanai. Viss ir izreikināts. Tas patiesībā mūs ved pie tās lielās kopbildes. Ja mēs tā savalkam visu šo informāciju kopā, mēs te runājam par kaut ko daudz masīvāku nekā vienkārši skaistums vai lokana mugura. Mēs runājam par pašiem mūsu uzbūves pamatiem. Tieši tā, lai mēs vispār saprastu to mērogu, saistaudi veido aptuveni 85% no mūsu ķermeņa svara. 85%? Jā, tas nav tikai skelets vai locietavas, tas ir mūsu asinis, asinsvadu sieniņas, limfa, ādas dziļākie slāņi, pat mūsu orgānu apvalki. Tā visa ir viena milzīga, savstarpēji savienota un nepārtraukti sevi atjaunojoša sistēma. Mūsu bioloģiskajā programmā ir iestrādāts šis mehānisms izdziedināt sevi un atjaunoties. Bet sistēma nestrādās, ja nebūs resursu. Nevar gaidīt, ka sistēma strādās perfekti, ja tai trūks resursu, vai arī ja šie resursi līdz mērķim nonāk vienkārši iznīcināti kuņģī.
Tāpēc nodrošinot šo mērķtiecīgo barošanu ar pareizām sastāvdaļām un gudru piegādes tehnoloģiju, mēs būtiski paaugstinam ķermeņa spēju uzturēt šos 85% labā formā. Zināt, tur 85% no mums ir šī viena savstarpēji saistīta sistēma, kas pati spēj sevi remontēt. Tas liek aizdomāties par kaut ko daudz plašāku. Ja mēs varam šādi mērķēt piegādāt aminoskābes un izslēgt tos enzīmus, kas mūs noārda, tad varbūt mēs esam uz sliekšņa, kur pavisam drīz mēs vispār pārtrauksim skatīties uz ķermeni kā uz kaut ko tādu, kas ar gadiem neizbēgami sabojājas. Varbūt tas, ko mēs saucam par novecošanu, bieži vien ir vienkārši mūsu savienotā jauda komunikācijas kļūda uzturvielu trūkuma dēļ. Tā ir ļoti spēcīga doma. Ja mēs sākam uztvert veselību tāpat kā sarežģītas datorsistēmas uzturēšanu, laikus piegādājot visus programmatūras atjauninājumus, pirms parādās kaut kādi simptomi, ja mēs iemācāmies tik precīzi sazināties ar savām šūnām, iespējams mēs nemaz nezinām, kādas ir mūsu reālās bioloģiskās ilgmūžības robežas. Tas ir kaut kas, par ko mums katram pašam ir vērts padomāt, nākamreiz izvērtējot, kā tieši mēs barojam savu iekšējo sistēmu. Materiālu sagatavoja iGens promotere, keto speciāliste Inga Prince.